sakiet mazliet par sevi. Ko jūs darāt šeit Latvijā? Kāda ir jūsu amatā? Es esmu ārsts, traumatologs, ortopēds. Strādāju vienā no lielākām slimnīcām Latvijā, Gaiļezeru slimnīcā. Tā traumatologa ortopēda nodaļa, kur mēs apkopām visi tie trauma, kas notiek Latvijā, ceļa satiksmes negadījumi vai jebkurš arī sadzīves trauma. Un cik ilgi jūs esat strādājis tajā slimnīcā? No paša pirmā brīdi, kad sāku strādāt, tā atvērās tā nodaļa, tā ir 2005. gada. Un cik ilgi vispār Latvijā? No 1992. gada, tas nozīmē 21 gadi. Jā. Okay. Diezgan ilgi. Diezgan. Ilgāk nekā man. Un kāpēc jūs apbraucāt? Tas bija uz Latviju tieši, tas bija tā kā nejaušība, var teikt. Bet tas bija tā kā par ārstu, tas bija tā kā man tā bija tā sapni, bērnības sapni. Varbūt stāšu nedaudz par sevi. Es pat esmu no Libāna. Un tajā brīdī tā kā 91. gadā, 80. gada beigas, mums bija tā karš vēl joprojām tā Libānā, tā kā Beirutā, pirms es dzirdētu. Un tajā brīdī bija grūti noklūst kādu no augstākā no universitātē, lai mācītos īpaši par medicīnā, jo tur mums ir divas augstskolas, kas māca medicīnu. Viena bija saucās American University of Beirut. Tā atrodas, diemžēl, tā kā otrā rajonā, kuras nedrīkstēja pēc man ticību, nedrīkstēja klūst uz turieni, pēc ticību varēja man nogalināt. Un otra bija uz robežas. Tā kā mana rajona, bet uz robežu. Un tur cilvēki, kas gāja uz turieni, bija ļoti uz riska, ka varētu nošaut vai pazaudēt savu dzīvību. Un man tēvs aizliegs, jo neviena no otru netiks viss. Un tad es tajā 91. gadā nokļūtu augstskolu Libānā uz arhitektūru, bet tas nebija mans sapnis. Bet es visu laiku meklēju, kur man iet. Un visā Eiropā diezgan bija dārgi visur, gan Francijā, gan Anglijā. Es jau aizsūtīju visu dokumentu uz Ameriku. It kā jūs varēja braukt un mācīties, bet tēvs neesmu vienīgais, man ir vēl divi brālis un māsas. Viņš bija vispār dārgi. Es turpināju meklēt, un tad tajā vasarā es tāpat, kā ar jums runāju šodien, tāpat es satiku vienu jauku cilvēku, kas bija pie jūra, un mēs stāstu savu bēdu. Un tā cilvēka izrādās, ka viņš mācījās šeit, Latvijā. Un viņš teica, ka pēc nobrauc uz Latviju, Rīga. Kur tas ir? Es teicu, augšā Eiropā, tur pie Ziemeļiem. Es jau prasīju pa maksu, viņš šeit, salīdzinot bija tā, nebija tik dārgi tajā brīdī. Tagad es protams, es brauktu. Kāpēc gan ne, ko tu gribi no mani? Viņš man prasīja visādi dokumenti, kas pabeidz skolu, ka man ir visi tie atzīmes, un es iedevu. Protams, vecāki neko nestāstīja. Tad es aizsūtīju, es atdevu viņam, es paņēmu viņu kontaktu, viņš paņēma manu kontaktu, un pazūd, protams, tagad pēc 3-4 nedēļu. Es nevaru pateikt, cik ilgu laikā, apmēram mēnesi varbūt, man atnāca vēsturi no tā cilvēka, ka es varu braukt uz medicīnas akadēmiju un mācīties, ka man viss akceptēt, visi dokumenti. Un tā es nokļūstu šeit, Latvijā. Kas bija tas iespējas? Ko jūs redzējāt un ko jūs domājāt uzreiz? Gribu atpakaļ. Tiešām? Jā. Kāpēc? Tas bija 92. gadā oktobrī. Un tieši tā Latvija bija tikko dabūja savu neatkarību. Un viņi nebija tik attīstīti kā citas valstī. Un arī tā kā es dzīvoju Libānā, tā 20 gadu mums bija karš, ar visu to, ka mēs bijām attīstīti vairāk nekā šeit. Neviens nesmājot vai parunā ar viņiem, viņi tiek baidās no tevīm, vai viņi tev iesist. Tā kā nebija tā tik patīkama atmosfēra. Atmosfēra te bija ļoti drūms, un es ļoti gribēju atpakaļ sākumā. Tas bija tā kā man pirmais šoks, un domāju, es braukšu atpakaļ. Jā, tad lēnā garā, protams, aizgāju uz akadēmiju. Pirmkārt, es sāku satikt daži no Libāna studenti, tad es varēju ar viņu kontaktēties. Vismaz kāds jau sāk ar mani runāt arī ne tikai latviešu vai krievu valodā laikā, kādu runāt ar mani angliski vai franciski, jo es jau nesaprotu vispār. Uz ielas nevarēju sastopt cilvēku, kas varēja atbildēt vai runāt ar tevīm. Un lēnā garā tā kā man sāka iepatikties tā mācības process. Un tā arī esmu šeit. Vai ir bijis viegli
Vai grūti dzīvot Latvijā? Ir gājis visādi. Ir tiešām gāja visādi. Viss mācības notika angļu valoda, bet obligāti bija jāmācās papildu to krievu valodu. Tajā brīdī es neatšķiru, vai tā ir krieviski, vai tā ir latviski. Es nevaru atšķirt. Viss ir vienādi. Vai viņi māca to valodu, es domāju, ka tā ir tā valoda, tā valsts valoda, ko viņi man māca. Līdz vienam brīdim es iepazinos ar arī jauku, skaistu latviešu meiteni. Ak tā. Un mēs sākam draudzēties. Protams, tā valoda iet tā kā angliski ar viņu runājām. Līdz vienam brīdim, tā kā mēs satikām ar viņu draudzeni un draugi, un mēs sēžām viena liela kompānija, un viņi sāka runāt starpā. Mēs mēģinām saprast, ko viņi runā, bet es nesaprotu nevienu vārdu. Pat es esmu jau pusgadu šeit, es mācos to valodu, tā medicīnas akadēmija, un es nevaru saprast, ko viņi runā. Un tad es saprotu, ka ir vēl viena valoda, papildu valoda. Līdz tam es nesaprotu, ka ir divas valodas šajā valstī. Un tad es atšķiru, ka ir krievu valoda un ir latviešu valoda. Un tajā brīdī es jūtos ļoti neēti, ka visi sēž, smaida, kaut kāds joks, dzen, un tu visu laiku tu sēdi tā kā kaktiņā. Un visu laiku tā sajūta, ka tas ir, viņi smējās par tevīm, vai kaut kā runā par tevi, ja tevi aprunā, vai tam līdzīgi. Un tas man ļoti neiepatikās. Un es domāju, es gribu to mācīt to valodu arī. Vai es domāju, ka latviešiem ir miti par libāniešiem? Tas žēl pateiks, ka uz kamīlēm mēs braucām. Kur kamīli? Es esmu dzirdēju tādu, ka mums ir daudz kamīli. Tur ir, mums ir palmas. Mums nav palmas, tikai mākslīgas palmas ir. Un kas vēl es dzirdēju? Tuksnesis. Tas būtu labi, bet mums nav. Arī nav. Un Petroka daudz. Arī nav. Ja būtu Petroka, es domāju, ka mums nebūtu karš. Arī mums nav. Labi.